Kāda būs profesija šim jaunajam māksliniekam, mūziķim? Oriģināla profesija pēc mūziķis. Super, labi, aiziet. Labvakar, šodien mēs esam studijā Pelmenis. Pie manis ir šodien lieliskais duets Šķērs. Es varētu pastāstīt, kā es apskāties, kā aizstāstāt. Tas bija sen. Viņa bija vecākā, es biju šķērmutēs, un nāku olimpiskajās spēlēs mēs saskāmies. Man sāpēja potīt, viņi sāka maksēt, un tad mēs izdomājam, labāk tas dziedāt. Un tā mēs pēc sākām, vai ne? Jā, bet ne potīt augstāk. Es redzēju, ka šāds baumas, ka esmu matējis ar ģitāru, vai tā ir Jā, un tā radās man pirmā dziesma. Tā bija vēlāk. Pirmā dziesma bija romantiskā dziesma. Mēs apvienojām kopā. Mēs apvienojām kopā ar šķērpešanu, ar maksēšanu. Mēs nosaucām dziesmu romantiskā maksējušies šķērs. Tātad, lai skan matējušies šķērs. Tātad, šī bija jūsu pirmā albuma. Es gribēju, ka jūs otrais albums ir savādākās. Nu, nedaudz, varbūt pastāstīt to albumu un nākošo dienu. Tā īstenībā pirmā tiešām testējā, bet mēs nevarējām ar tik romantiski patietāt. Tāpēc otrais bija mazāk. Pastāst labāk tūtāk. Tāpēc pievērsamies pie šķērpšanai tā vairāk, abi kopā. Un mēs kā vēlējamies, kā gladiatori cīnījās. Katrs ar savu šķērpu. Un tā, mēs cīnījāmies, radās kaisles, iemīlējāmies. Mēs jau mīlējāmies tos jau sen. Bet, tagad tā kaisla izaug, tā bija ļoti liela un smaga. Tāpēc nākošā dziesma saucies Smagais šķērs Kārļo stilā. Lai skan Smagais šķērs. Nebrauc man visu. Par manu dzīvību tādu savu šķērpu sadodi. Par manu dzīvību strādā ar savu šķērpu. Sadodi. Bet tagad mums jānes mūsu šķērpīs kopā sadodi. Strādājam par savu dzīvi kopā. Sadodi. Ar šķērpiem kopā. Bet mums ir arī vēl viena vieta, ko atcinot, pastāstīt par to. Tas notika Tālē 98. gadā, kad olimpiskajās spēlēs finiša metienā es metu un man iemetās krampis rokā. Tā arī mēs nosaucām šī dziesma krampis rokā. Un tas ir saistīts ar mūsu abu aizraušanos. Īstenībā brīvajā laikā, kad es nenodarbojos šķērpes, man patīk hipotā. Tā ātri, rītīgi forši, un savukārt mani mīlai. Viņai patīk opera. Es viņai saku, nē, es kaut guļu vai tādu, bet kopā mēs iesmētojam. Un kā sauc šo dziesmu? Es jau minēju, saucās krampis rokā dziesmā. Mēs skan krampis rokā. Mīļā, klusē vienēji, paskaties manām rokām, krampī iemetušies viņam augstāk. Tagad paskaties, jā! Ko tu trako tagad, māma? Ko tu trako tagad? Sāp, 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 sāp.
Jūs arī vēlaties apsvinēt, tātad galvojam. Tomēr nākošajā reizē. Tomēr telpā MTV dienā. Labi, gaidām šo grupu MTV. Paldies, ka klausījāties.